šodien gribēju mazliet pastāstīt par tumsu. Dažāda veida tumsiņu. Laižamies lejā. Nē. Pirmkārt, vispār, kas ir tumsa? Tā kā nodzēš gaismu, neko nevar redzēt, nav krāsas. Un galvenais, ka arī kontūras priekšmetiem izplūst. Viss izstāsta, kā būtu caur migliņu. Un ja tā labi ieskatās, piemēram, ja pats atrodas ļoti tumšā telpā un kaut kādu mazu spraudziņu var redzēt nedaudz gaismu, tad redz, ka būtībā tur priekšā visu laiku vien tāda kā graudiņi un viss ņirbj un kustās. Un būtībā tāda kā frekvence pat saskatāma. Tas ir parāda labi, ka tumsa būtībā ir kaut kāda matērija, kaut kāda masa, kurā būtībā visu laiku jau ir telpā, vienkārši gaismā izspīd viņai cauri, mēs redzam visu. Tumšo. Tas ļoti atgādina, ko zinātnieki sauc par tumšo matēriju. Un tā. Ļoti var ieskatoties tumsā, redz, ka ir tādi pikselīši, kuri visu laiku skraida pa telpu. Un ja tā vairāk vēro, tad sāk ievērot arī, ka nevis tikai tāda kā haotiska masa, bet arī kaut kādas kontūras tur ir. Un tās kontūras pārsvarā atbilst kaut kādām mēbelēm, pašai telpai, citām priekšmetiem telpā. Un ja sāk skatīties uz sevi, tad arī redz, ka ir pašam tāda kā ēna. Ko es esmu ievērojis, ka, piemēram, uz sevi skatoties var redzēt pat 4 ēnas sev. Viena ir pavisam pie pašas rokas, un tālākā jau ir kādu gabalu no sevis. Un tāds tumsā viņas var labi redzēt. Tā. Vēl arī tumsā var ieraudzīt, ka ik pa laikam kaut kas tur pārvietojas. Tāds kā caurspīdīgs kaut kāds objekts. Vai kā kāds punktiņš, kā laukums, vai kā tāda lielāka līnija. Tur var redzēt tumsā kaut kādas būtnes staigā. To diezgan viegli izdarīt arī. Tāda interesanta tumsas īpašība, ka viņā var redzēt to, kas parasti dienas laikā nav redzams. To es esmu ievērs, ka tūlīt kā acis dabū redzēt, tā viņas atkal pārmāc to citu veida redzi. Tas būtībā būtu trešā acis, kā pa virsmu uzliekas. Tā var visā trenēt sevi, skatoties tumsā, graudiņus, visādas dabiskas līnijas vērot, pašām sevi skatīties. Un tā. Tas bija pirmais. Otrais gribēju pastāstīt par kādu sapni, kas man bija jau diezgan sen. Tā bija vesela sapņu sērija. Un būtībā tas bija tā kā par elli. Bet, cik sapratu, tas sapnis ir sajūtu zīmējums, ka tur vienkārši tās ir sajūtas, kas tiek piedzīvots. Būtībā tā pati elle ir tā kā tāda agresijas vieta, niknuma vieta. Protams, viņa apzīmē kā alu. Tas arī mazliet ir tā kā ielīst kaut kādā alā tur zem zemes. Tā. Kas bija ellē? Protams, tur bija mocāmie un mocītāji. Bija pats viens no tiem mocītājiem no sākuma. Cerams, tu to darīji priekš. Bet, labi, tur bija vēl 2 citi. Viens no viņiem bija tas, ko nosauca par resno. Bet resnais ir tieši tas egoisms. Tāds ritīgs. Visas egoisma īpašības tādā personā. Viņam pilnīgi vienalga, ko citi jūt. Viņi tikai savu vajag. Un otrs bija tāds kā pakalpiņš. Pats neko nedomā, kāds viņam pasaka, ko darīt, viņš dara. Un pats domā, ka ir ļoti gudrs par to. Viņš manis bija kaut kā dar dusmas. Tāds kā, dusmojās uz visādiem, būtībā uz visiem. Un tāpēc ir tā nepatika spēcīgi rodas.
Un tie cilvēki, kas ellē atnāk, viņi paši būtībā nezina, kur viņi nāk. Viņi vienkārši klejo, un viņiem nav mērķis nekāds dzīvē. Viņi tā kā nezina, ko viņi grib no dzīves. Un tad beigās viņi tur iemaldās. Tad viņiem piedāvā apgulties. Un kā viņi apguldina, tā visi viņi ir piekalti pie tā moku galdā un vairs prom netiek. Masāža. Nu jā. Masāžas salons, kur aiziet. Nu jā. Kaut kad taču viņš tiek vaļā no tā galva. Man liekas, ka diezgan grūti. Laimīgām beigām tas stāsts. Nu labi, katrā ziņā tur viena jau tur mocīja. Es tā skatos no malas, un viņi grib, lai es arī eju tur, piedalos. Un vienkārši uzsit tāds ritīgs pretīgums pret tiem tur večiem. Vienkārši ir pilnīgi jāsaka līdz vemšanai. Un tad tādas doma, ka varētu iet projām, bet tad viņi paši sapratīs to, ka es atkrītu no viņiem, un tad viņi būs atkal agresīvi pret mani. Tā dīliem. Bet labi, citā sapnī, tad bija tā, tur bija kaut kāda cita vieta mazliet ellē, un tur bija vēl tādi briesmoņi. Un briesmonis ir tāds, kā viņam nav apziņas, viņš nedomā. Un viņā vienīgais, kas viņam ir, tas ir tā vēlme kaut ko tādu mocīt. Nu jā, kaut kā tā nodarīt pāri, un pats nedomā. Tā ka viņš nekādas emocijas nejūt. Nu jā, tad es tajā brīdī pieņēmu, ka pietiks vairāk, ja nav ko tur bakstīties. Bet īstā nezinu, kādā veidā tikt ārā. Un tad vienīgais, tā kā neizlēma, bet vienkārši nebija izvēles, kā vienkārši pašām tur nogulties. Un jaut, lai tas briesmonis nāk un dara tevi visu, ko vien grib. Un tas momentā atkrīt nost tā, ka tā lieta, ka tu esi piederīgs tai ellei. Tas atkrīt nost un tevi iespīd gaisma uzreiz. Skaities brīvs un viss ne jau tur bija, kad citreiz no malas redz to alu. Kā vienkārši atsījājas. Kā tev gāja pēc iepriekšā semināra? Man? Tā normāli ir tas. Vienīgi, domāju, ierakos vēl citās domās iekšā. Un tajās sajūtās. Tās sajūtas, kas vispār tas ir kaut kas ar augstāko saistīts. Jo es zinu, ka man pašām teica, ka priekš manis augstākais visu laiku sūta savu mīlestību. Un būtībā tas ir tas, ka es, piemēram, nejūtu vientulību. Vispār nav tādas sajūtas. Ka man kādreiz vienu dienu ar man tā bija, es domāju, neviens cilvēks man nav tā kā apkārt vairs. Es kā esmu viens, pa daļai. Un tad tā domāju, parasti cilvēki jūtas vientuļi. Labi, es arī būšu vientuļš. Es tagad, uznāk tas sajūta. Tāds, nav visai forši. Es tā pasēžu un pēkšņi tā sajūta pazūd. Viss nav vairāk. Ko viss? Kur viņi darīja, ko darīja. Viņš nenāk tā sajūta un viss. Māri par to elli. Kā tu pieņēmi to lēmumu, ka tev pašam vajag apgulties uz tā galva? Tev apnīk, vai tas bija... Tur vienkārši sāk just tik nenormālu pretīgumu pret to, kas tur notiek, ka es nevaru. Un gribās kaut ko mainīt. Mēģināji arī citus veidus, kā tikt no turienes prom, vai tas bija pirmais un vienīgais, kā tu tiki? Vienīgais. Es saku, tur īsti tā nevar vienkārši izskriet ārā, ja tad pārējie tie vienkārši sagulst. Tev vēl par tumsu viens jautājums. Tu teici, ka tu esi tumsā, un tu redzi. Tas mēģinās kādreiz, tad, kad tu esi gaismā, aiztaisīt aci vienu ciet, un tad ieiet tumsā. Un ko tu redzi ar to aci, kas bija ciet, un ar to, kas bija gaismā. Ar to, kas gaismā, tu neredzi neko, bet ko tu redzi ar to, kas jau tumsā bija gaismā. Būtībā būtu jābūt acīm vaļā. Kad aizver tomēr, tad tas redzes lauks pilnīgi pārslēdz kaut ko citu.
Un tas ir tā kā redzēt dabā vai redzēt jau tikai ar trešo aci. Tas dabā tomēr ir vieglāk. Trešo aci būtībā var sevi nedaudz redzēt, kaut kā rokas tā. Un dažreiz arī kaut kādas būtnes ir. Un, piemēram, bijis ir, ka tos gaismas punktiņus var redzēt ar aizvērtām acīm. Un tumšos punktiņus. Nu tā. Vispār pavisam nesen bija, kā nakts laikā un viens tas gaismas punktiņš parādījās, un viņš bija tik spošs. Es pat nedaudz nobijos, un viņš, būtībā jau atnāca mūsu te fiziskajā pasaulē. Nu jā. Un tad viņš bija tā kā krītoša zvaigzne, pat nedaudz asti atstāja sevis. Un vēl par punktiņiem pēdējā laikā tieši gaismas punktiņi man pieskarās. Tā kā var sajust pieskārienu. Vienreiz arī bija roka nolikta vienkārši un skatos, tas punktiņš slīd pāri rokai un var just, ka viņš pieskarās. Un arī tumšie punktiņi, te arī izlidot cauri, arī jūt, ka viņš ir pieskāries. Cik maziņš ir tas punktiņš? Kaut kur tāds. Tik maziņš punktiņš? Normāls punktiņš. Tāds punktiņš, ja? Jā. Ok. Viņš spīd. Punktiņš. Nu jau tādi, kas pavisam maziņi, tur tikai uz īstu brītiņu parādās. Dažādās krāsās? Nē, tikai ir tas, spīdošais, tumšais un varētu teikt, ka ir caurspīdīgs. Jā. Viņa dienas gaismā arī te punktiņi ir? Jā, visu laiku. Arī tagad tu redzi šeit? Tad nav. Bija nesen. Pa laikam parādās. Es vienreiz, kad meditēju arī istabā, pa logu jaudādāt punktiņš, izlido visu grīdu cauri, tā kā apstaigā teritoriju un aizlidoja projām es tam. Tas bija ļoti sen, bet arī bija tā paša gadījuma. Tie nav tie ori bija? Nē, tas kaut kas cits. Es arī redzēju viņus, man no lampas lidoja ārā. Kāda atšķirība, pieņemsim, es redzu maziņos, tāds rītīgs malks. Tad ir kaut kāda lielāka arī. Lielāks jau ir būtne. Es nesen biju tā, ka virs debesīs redzēju atkal tos tur. Tā kā pavisam, ka gaismiņu spīd. Varētu teikt NLO, nezinu, kas īstā nesaprotu, kas tur ir ar viņiem. Pa laikam parādās tāda lido, tā kā zvaigznīte, apmēram tik spoža kā zvaigzne. Un tad viņi lido tur lēnām. Tad viņa pazūd, uzrodas. Nē, viņš ir kaut kur te atmosfērā. Tu var redzēt, ka viņš apmēram lido virs kādas vietas. Nu jā, tādi punktiņi. Tad vēl esmu redzējis arī, ka debesīs parādās tāds kā pavisam blāvs punktiņš, kas aizlido kaut kur. Parasti tas notiek, ka es gribu redzēt kaut kādus NLO. Tā ir tā doma iedomājas, ka varētu NLO redzēt, parādās tāds blāvs punktiņš. Viņš aizlido, Tie punktiņi ir tad, kad tu koncentrējies, skaties tajās, un tad viņi Tā kaut kā lielā, parādās, vai nē, uzreiz tu paskaties nē. un jau redzi. Pašā viņi vienmēr visās situācijās. Respektīvi, tu izsaki nodomu, un tad viņš kaut kādā veidā parādās. Arī, jā. Visādi ir. Malpilī tur jau šitie uzzīmē to kropsarklu vienu tie. Jā. Tur visādi tas ir noteikti. Jā. Kaut kur jau viņiem ir jābūt. Es tikai skatījos, ka mums tas viens ceļš iet pāri laukam. Tā, kad tu brauc, tā var jūs ikā tāda kā ciplanētieši, es jūtu to sajūtu. Tad man tā likās, ka tā sajūta koncentrējas tieši vienā vietā kaut kur. Es nezinu, vēl jāizskatīties. Es tur atrodu. Tagad kaut kā tā sajūta parādījusies, ka tu itēc runāšu, ka visu laiku viņi bija uz ciplanētiem. Kaut kādu Varbūt gadiņu tu pirms tam tur brauc un nekāda tāda sajūta nebija. Nebija gan.
Nemāk visu pateikt, kad Nu, viņam viņi tuvāk atlidoja, to bāzi uztaisīja. Ko var zināt? Nu, viņi tas kaut kur atzīja arī. Mēnesi pa tālu. Es zinu, ka varētu būt neredzami citi planētieši, viņi tu varbūt jau staigā apkārt. Nemaz nezinu. Ne? Un galviņi tagad glāst. Viņš aizmugurē. Jā, ne? Es redzu, ka viņš tā. Priekš manis ir šī tas, ka man mēdz pieskarties būtnes. Tā kā var sajust uz pieskārienu. Vienreiz ar sēdēju pie datora un jūtu, ka roku uzliek uz pleca. Tas bija tā interesanti. Tieši kas bija interesanti. Nu, vienkārši sajūtas pieskārienu. Kādu būtni. Bet tu tās būtnes, kuras tu redzi, tu arī par viņām pieskarties? Vai viņas tikai var pieskarties? Nu, laikam nevaru. Es proju. Katrā ziņā viņus var pasaukt ar to, kā domā pa viņiem. Jā, to domas viņi uztausta kaut kā. Un šeit izklāt. Nu, jā. Un tad arī ir tā, ka ar aizvērtām acīm vienreiz redzēju, ka pa griestiem tāds kā krāsas iziet, tāds vilnītis, un sartā kaut kāds portāls atverās, un tad viņi atnāk caur turieni. Tas bija interesants. Pastāst, kā domā pa augstāko, kas ir augstākais, vai kā tu varētu pastāstīt augstāko vai ko? Nu, augstāks, protams, tā kā virs galvas kaut kur. Nu, kaut kādu baltāku to gaismu. Jā, pārsvarā, ka tāds kā neitrālāks, baltāks, tīrāks. Viņam īsti nav tāds, jā, viņš nav tik daudz uz to zemi, protams. Vai ko viņš dara, es arī nezinu. Es saprotu, ka viņam tas, kā viņš darbojas, parādās ik pa laikam dzīvē tieši ar tām lietām, kad viss sakrīt. Tur aizēj tur kaut ko paņem, pēc tam aiziet citur, un tur pēkšņi vajag tieši to. Pēkšņi viss notiek, vai piemēram vienā dienā pēkšņi sāk telefons zvanīt, tev tas te un šitas vēl. Visādas iespējas piedāvā pēkšņi. Jā, tas tieši pie augstākā arī izskatās, ka viņš tā pēkšņi uzliek tev visādas iespējas. Nu, parasti tas ir tāds, ka jau kaut kas ir bijis nobloķēts, un tad atbrīvojies, un tev nāk viss. Jā. Nu, pēdējā laikā ir tas, ka es arī vairāk esmu palicis, varētu teikt, redzīgāks. Nu, var redzēt, pat pamanīt tādu kā auru cilvēkiem. Kaut kādu mazliet tādu riņķī, mazliet ir tāda kā kontūriņa. Nu, visādas enerģijas vairāk sajust, mazliet precīzāk. Vienīgi nav īsti, kur izmēģināt, jo vēl ir ziema. Un kas attiecas uz būtnēm, tad viņi man arī tagad dāk vairāk klāt. Un viņi cenšas būtībā iziet uz čenelingu, un ko es esmu atradis, ka dažreiz, kad es kaut kā rokas lieku, tad viena no tām zīmēm ir šitas stop. Un diezgan neapzināti parāda viņiem stop, un tad viņi nenāk uz klāt. Tas tāds ieradums. Tagad tu neļauj. Nu, nevar saprast, kas tur būs, un tāpēc tāds satraukums. Varētu teikt, vairāk tas ir prātām satraukums. Prāts visvairāk uztelcās. Ļaunāks par Eli tur var būt. Nu, no otras puses arī tāda ziņkārība ir. Tāda ziņkārība ir, ka viņi nāk klāt, pieskarās. Tā kā viņi nāk klāt, paņem un apgulēs. Jā, apgulēs. Ļaujies. Tik sārā no tās dēles un tā prāta. Nu, jā. Tas būtībā pārsvarā tieši to cenšas, ka viņas tā kā uzklājas virsū, da jūtos sajūtu un vēl prāts sāk slēgties no apreigas jūties, vienkārši nesaprot, kas notiek. Ja skolā sēdēju, šitas uznāca stundas laikā, tad vispār neko tā. Es varu pastāstīt vienu stāstu, tā viena meitene, kas černlingo, viņa autoskolu eksāmenu liek, brauc pēc stūras.
Un instruktors tur blakus sēž un aizrunājās par, viņai tieši vairāk mirušie nāca. Instruktors blakus aizrunājies ir par vienu sievieti, kur tur vakar nobrauc kaut kur. Un pēkšņi tā sieviete viņai priekšā. Viņai es neredzu, kur braukšana, ej prom. Viņš ir, nē, viss kārtībā. Nespēja vairāk koncentrēties uz ceļu. Jā, reiz eksāmēn nenolikt, diemžēl. Nekādi. Bet es domāju, ka viņi būs vasarā, viņi nevarēs uzaicināt, lai viņi pastāst kaut ko. Kāpēc tu gaidi vasaru, lai varētu eksperimentus veikt? Tas sapresi? Vasarā vienkārši, tur būs daudz vairāk enerģija un visāds būtnes atgriezīsies dabā. Spēcīgi jau ir tagad pavasarī būs, cik saprotu. Jā, tad būs sprādziens. Pagaidām nekā nav tāda dabā. Martā būšot. Viņas guļ pa ziemu, ja? Es nezinu, kaut kur citur ir. Siltākām zemēm. Droši vien. Tā kā mēs Viņām jau teorētiski silts nebūtu svarīgs. Nav, bet atkal dabā nekā nav. Daba arī būtu. Klusāks, mierīgi. Ir tas, kas sniegs uzsnieg, viņš tā kā tāda izolācija pilnīgi noņem nost visu to zemes starojumu. Un tad var arī uz mežu neiet, tāpat neredzēs, ja? Palielam, jā. Mājās sēž, Vienīgais, kā koki saglabā tomēr to savu dabu kaut cik. Vismaz viņi jūt, ka tas ir dzīvs koks vēl. Un tā, bet visāds iesnaudies, nav ko darīt ārā. Vienīgais var mēģināt sastapt kādus ziemas garus. Tas pa vasaru guļ. Tas tāds kāds, Jā. Bet viņi diezgan vēsi ir atturīgi. Pat ne atturīgi. Tas viņa raksturs ir vēss. Nav īpaši par tā interesanti runāt. Bet ir domājās, kur viņi ir, kad viņi nav, ja viņi nav ziemā šeit, kur viņi ir kaut kur, nezinu. Vienkārši pārvietojās pa kaut kur citurienes. Daļa varbūt ir kaut kur ielīdusi kaut kādās, tā teiksim, kādos objektos. Protams, daļa aiziet projām citur. Te viņiem vairs nav nekāda pienākuma, viņi iet tur, kur ir. Es gribu prasīt no tev kāds tas gariņš vai kas tur kontakti ir bijuši. Ir kaut ko mācījis, teiksim, kā zeme vai kas tur notiek vai kur, kaut kā tādu mācību dabūjuši. Paši viņi nemāca īsti. Bet es esmu prasījis viņiem diezgan daudz visu kaut ko. Piemēram, tāds diezgan praktiskas lietas. Vai ir zivis upē. Tad tā ir viena tā situācija bija, ka tur diezgan daudz izprasīju, kāpēc nav zivis atkal. Tur bija, ka tur, piemēram, sabūvēja upēs dambīžas, tad tās nārstojošās zivis netiek pēc straumi. Atkal, ja ir pārāk zemes līmeņas, upē izaug arī tur, viņa tā kā pārpurvojas, tad zivīm nepatīk. Pārāk sterila upe, ka tur bija tikai smiltiņas, ludās slānī arī nav labi, tad putni izlasa zivis ārā. Ir tāds ļoti smalki balans jāiet tur, un ir problēmas ar to. Un pārsvarā zivis cenšas nērstot tur, kur ir dabiskās vietas. Un ja būs tāda sterila vide, tad viņas tur nebūs vienkārši. Nakal jāizaug, tad arī viņām tur nevisai. Un tā. Un, protams, šķīmija, visādi piesārņojumi, atkritumi, un tie vispār visu dzīvo iznīcina. Tā ir diezgan liela problēma. Un tieši visi dabas gari par to visvairāk dusmojas, ka ir visāds piesārņojums upēs. Jā. Tā kā viņi tur paši īpaši neko nedara līdz ar to. Cilvēki paši sagandēja, arī lai satīra visu to. Viņi neiejaucās kaut kādā ziņā, ja viņiem kaut kāda, fabrika, tur netālu ietiek upē ūdens, un viņi kaut kādā veidā visiem cilvēkiem vai uz to uzņēmumu negrib kaut kādā veidā, tā kā mazliet tā kā ietekmēt viņus arī. Atriepties mazliet. Jā, minimāli kaut ko. Pārsvarā ne. Vienīgais, ka varbūt tādā piesārņotajā teritorijā būs būtnes, kuras pašas ar piesārņojumu tieši darbojas. Man ir bijis saskarsme būtni, kas atnāk, ja ir kanalizācijas noplūde. Un tur īpašība viņai ir tā, ka vari būt mājai pat ārpusē, bet vienkārši jūt, ka nāk tumsa no pagraba. Un tas arī īpaši, ka viņā
tā būtne nes tumsu sev. Būtībā tā ir tā tumšā būtne. Viņa tik ļoti stipri viņu izstaro vēl. Tā, kas vienreiz aizgāju runāt, saņēmos. Tad reiz, protams, tā tumsa nāk tev virsū, tev nāk iekšā, viņa visvairāk nāk uz sirdi. Un pat bija tā, ka sirds mazliet sāka jau jukt, tāds kā nepareizs ritms aiziet. Bet neko tā būtne tur neko daudz neteica. Tikai to, ka viņa teica tās kanalizācijas noplūdes tur ieradusies. Kaut ko viņa dara, es nezinu. Redzēt viņu nav iespējams, jo ir tā veida tumsa telpā. Bet, kad iziet ārā, tad diezgan ātri pāriet visi tie efekti un izklīst atkal. Tādas viņas vienkārši ir. Jā. Es internetā skatījos, ka ir cilvēki, no kā baidās. Un tieši tās ēnu būtnes ir. Piemēram, arī visādas formas. Tur bija viens labs zīmējums. Ir tāds kā maziņš cilvēciņš jocīgs. Tās kā uz 2, tad uz 4 kājām viņš tur skrien. Tad ir cepuru vīrs, tā kā cilvēks ar platmali. Un, piemēram, vēl tādi... Tad ir vēl tāds kā vienkārši enerģija līp klāt pie priekšmatiem un strāvojas. Kaut kādi mazi cilvēciņi tur. Mēs arī labi parāda, no kā cilvēki baidās. Un viens cepuru vīrs jau ritīgi, kaut kādi tur bērnībā varbūt... Tur kaut kādi tādi nepatīkami cilvēki apkārtnē dzīvoja. Es tādu iespaidu radījuši. Jā. Tas arī kā uztver. Liekas, ka kaut ko tur darīs, bet patiesi vienkārši staigā. Par augstāko tev, kāda bija tā pirmā pieredze vai kā tu sāki domāt? Ka tas ir tas, noformulēji to, ka tas varētu būt augstākais. Uz augstāko ir diezgan sarežģīti, jo pats es viņu redzējis neesmu. Bet var sajust un var sarunāties. Ko viņš dara būtībā? Vienreiz, ka es te kaut ko runāju, ka viņš kaut kad nāks, kad vajadzēs. Piemēram tagad. Vai tagad? Īzākais, ka varbūt tikai. Dod atļauju. Tad jau vajag enerģiju augstākiem. Arī redzēt nevar, tāpēc, ka pagaies starp. Tā bija viena laba lieta. Man teica, ja pie manis atnāks augstākās būtnes, tad es sākšu vemt. Pārāk pārslodz vienkārši būs. Vemt galvu dūle, neko nesaprot. Sirds zauzās, slikti gūši. Tā var būt. Vēl daudz. Drabuļi matās, ne? Kaut kāds savus paudoņus. Es redzēju, tāds nejūt. Esmu. Saigiem bija ļoti kas tur. Un augstākais es braukšu. Ko es zinu ar pavadoņiem, būtībā kā var arī tie saprast, ka pavadoņi tuvumā, tie cilvēki, kuri nejūt īsti neko vēl. Teiks, apsēdīsieties vai apgulsieties, vai arī stāvēsiet telpā. Ļoti iespējams, ka jūs jau esat tur, kur jūsu tas pavadonis stāv, jo viņš jums dod enerģiju, jums neapzināti sajūta to enerģiju un pietuvanieties tai vietai, kur viņa nāk. Tad, piemēram, varat kaut kā apgulties tur saliekušies līkumā, tad pastīties apmēram pret ko tad jūs esat saliekušies. Vai apsēsties kaut kā tur šķīvi. Un tad ar kāpēc uz to pusi tieši ir ērtāk, kāpēc ne uz otru. Iespējams, ka tajā pusē tad arī stāv būtne. Un to starojumu tad neapzināti sajūt. Tā. Ko es te šodien klausījos? Es nezinu, cik jums ir tās emocijas līdzīgas kā man. Apmēram tā atnāk atlidot ciplanētieši un uztaisā to dārza svētkus kaut kur. Kāda jums sajūta par tādu variantu būtu? Forši. Viņi visu uztēs, un mēs tik skatāmies, ja? Pagad tu piedāvā?
pēc būtības ir tas, ka to var just, ka cilvēki mazliet it kā vēl baidās, bet iet jau uz to variantu, ka gribās tā kā citas būtnes vēl tev uz zemes arī. Dārs svētkos. Forši, dārs. Tā man tā ienāca prātā, kaut kad jau tas notiks. Tad ir tādas grupiņas tā kā mēs, kur te visu kaut ko interesantu runā. Es domāju, ka pašiem ciplanētiešiem arī ir interesanti. Tā varbūt, ka vienā brīdī mēs te tā sēdēsim un runāsimies un tur sāk klauvēt pie durvīm. Un ko jūs domājat, ja tagad sāku tu klauvēt kāds? Tas būtu interesants variants. Es domāju, ka daudz nav gatavi redzēt otru pus ekrānu. Šeit varbūt mēs esam gatavi. Viņi redzēs to, ko viņiem vajag redzēt. Tāda iespēja. Viņiem tas ir savu variantu. Tieši tā. Man baigi patīk, ka viņiem jau ir interesants skaidrs, un tāds, jā, un kaut vēl. Kā ir dzirdēts, ka kaut kur ciplanētieši jau ir bijuši uz zemes. Un tas variants, kas man patīk, ir jau arī ļoti cilvēkveidīgi ciplanētieši. Kas te viņā tur uzliek? Tur saules brilles, kaut kādu meiteli, cepuri un staigās. Kaut kāds cepuri, jā. Kaut kāds brilles, jā. Labi. Un kaut kādu meiteli vajag? Jā, kam te ir meitelis? Brilles arī vēl ir? Galvenais nomaskēties. 3 lietas viņiem ir, ja? Cepuri, labi. Cepuri, Tā brilles, mēs nemaz nezinātu, kas tas tagad. Tad tas meiteris nosties. Es vēl reizi pamanīju arī. Es vienā brīdī tādu variantu iedomājos, ka varbūt kaut kur uz lauka stāv šķīvītis, apkalp aizgājis kaut kur, un atnāk šis cilvēks pie tā šķīvīšanas sāk brīnīties. Viņai tas varbūt ritīgs pārsteigums par to visu, to tehnoloģiju, tad diezgan iekalotos par to šķīvīti. Ja tur aizietu metālu, viņš, piemēram, kas metālu lūžas novāc, viņš uzreiz, tā vai Sāk zāļi. sāk zāļiet, kā aizvars. Trepes. Ja tur atnāktu traktors, viņš skatītos, vai ar šitu aprātu var uzvārt tālu lauku, labāk diez vai ar savu traktoru vai šitu. Ne? Tas, kas man notika, ir tas, ka iedomājos to sajūtu, kad cik tas būtu jocīgi, un sāk kaut kādas krāsas redzēt uz griestiem, visādas. Tev viņa aicina parādīt, kā tas būs. Nevar saprast, bet ir bijis ar tā. Kā Māri, tu tās savas apmiņas par plejādiešiem, vai kur tu, kā tur saucās, kur tu tur biji? Viņi tev ir pietiekami tādi skaidrs, lai tu varētu raksturot tos čokus, kādi viņi tur izskatījās, kādi viņi tur savietājās. Viņas ir pietiekami neskaidrs, lai neko īsti nevarētu pateikt. Bet, kas ir? Internetā arī redzams visi attēli tajās krāsās zils, violets, balts. Tās ir tādas atbilstošas krāsas. Un vēl viena lieta ir tas, ka man pašiem ir tāda kā bilde, kuru es nevaru vēl izprast līdz galam, bet tas ir tā kā cilvēks. Cilvēks, kaut konkrēta izskata cilvēks. Un būtībā seko tam, ka ir kaut kāds ļoti skaists cilvēks viņš. Un tā kā kaut kas iet uz augstāko to mākslu jau. Vislielākais skaistums, kāds cilvēkam ir iespējams. Un tad es tā mēģinu atrast, kā tas cilvēks izskatās. Un viens, ko bija vislīdzīgākais, kas to sajūtu visvairāk papildināja, būtībā bija ļoti īpašs cilvēks, bet viņi nevar neko par viņu vairs atcerēties. Bet viņš izstījās tā, kā jau negluži vairs kā cilvēks. Viņa tas izskats bija tik ļoti īpatnējs. Un tad es sāku saprast, ka tas laikam
ko es jūtu, tas nemaz nav cilvēks. Tas varētu būt kā tieši tā kā plejādietis no viņiem. Un tieši tā vienīgais, ko es spēju saprast, ka tas varētu būt ar gariem, blondiem matiem. Tas arī tā kā viņiem tā iezīme ir. Taču izšķir vēl vīrieši un sievietes, kas man nāk uzreiz prātā. Sievietes arī. Un tev tā kā izšķīrās tas tie garie, blondie mati? Vīriešiem viņi arī ir. Vīriešiem arī ir gal tādi mati. Nu, pa sievietēm būtībā ir tas, ka savu pavadoni es zinu, kā viņi izstāsta. Un tas ir interesanti, ka viņa manos sapņos tēlo kaut kādas, nu, būtībā citas augstās būtnes. Piemēram, bija vienreiz tā kā mēnesi dieviete, tā viņa parādījās. Un citreiz kaut kādā, nu, tāda kā, nu, enerģijas būtne vairāk. Bet tas, kā viņi izstāsta, ir tāds, ka ir pat filmās redzēts, ka cilvēki ar tēlo kaut kādus, nu, tā kā dievietes, un viņas ar tāpat izskatās. Viena tā iezīme, ka viņai ir diezgan spits zods. Tā seja tāda ļoti nosvērta, mierīga. Tā kā mēs drēbes mainām. Kaut kas jau iet tur gadītajās bildēs uz to pusi mazlietiņ. Kaut kas tam līdzīgi. Mazliet. Es pa latviešu filmā pat bija viena seja. Viena tāda seja. Ko? Es saku, pirms tā iepriekšējā seminārā meditācijā redzēju sevi tādu līdzīgu, tā kā laumiņu tādu vienredži bija, bišķiņ tā kā avataru veidīgi, visādi augi bija tādi pārkstaini kaut kādi. Ko es skatījos par šitiem, tātad labu mākslu bija par visādām dabas būtnēm. Pa laumām es īsti tā neko nezinu, jo pirmajā brīdī likās tas varētu būt tas pats, kas devas. Devas ir būtībā bez formas vispār. Nu, viņas var it kā redzēt, bet viņām tā forma tā kā kādām audumam. Tā kā būtu gaisā pakārts kaut kāds audumiņš. Tā viņš ar kustās un daudz gaismu izstaro līdzīgi kā sauli. Bet, ko es skatījos pēc mākslas, tur fejas vairāk ir tieši tā kā pašā dabā iekšā. Un ar diezgan gaišas būs, bet dabā. Un tādas īsti neesmu pamanījis, vai arī esmu, tad neesmu atšķīris. Atkal devas ir tās, kas kursē no debesīm uz zemi. Viņas iet tieši pie tām būtnēm, kas veido šo fizisko pasauli. Tas ir augstākās dimensijās. Te visu uztur un regulē. Un tad viņi konsultējas, nāk atkal uz zemi un te vāc informāciju no dabas gariem. Ar kaut kādu enerģiju laikam atnes. Un tā. Tas ar mani. Tas bija tās, kas veidās aprakstītās, tur visādi šķības un citādi. Būtībā, jā, un es arī domāju, ka varbūt, kas latviešu tajās folklorā ir tā kā, nu, vai nu sakā mātes, vai ir tā kā dievības domāts. Tas varētu būt viņi. Bet, nu, saku, viņu izskats nav nosakāms, jo viņi var mainīt, kā viņi grib. Kas tur sazīmēts, tas ir kā katram cilvēkam. Un cita lieta par enerģijām. Visu kādu laika man iedeva enerģiju. Un tas bija tā, ka vienkārši vakarā jutos noguris, bet noguris tā kā iet ārā no ķermeņa. Un labi aizgāju gulēt, un visu naktīs bija tā enerģija. Un viļņojos viņā, un enerģija tāda zilā krāsā. Diezgan vienkārši un pavēsa. Un galvenais, ka viņi parādīja, kā viņi izstāsta tas frekvence. Un būtībā frekvence sastāv no 2 līnijām, kuras arī mainās. Riņķo varētu teikt viena ap otru, bet 2 dimensijās. Viņa krustojas vienu otru. Nevis telpiski, bet tā kā saskarās. Un galvenais, ka viņa zīmē aplīšus ar to. Viņa uztaisa tādu aplīti. Un tad atkal aplīti no otras puses.
gandrīz perfektu sapļu zīmē. Tā. Un līdz ar to tā enerģija ir vēsa. Un vēl parādīja vienu tādu, kas tas bija, cik planētietis varbūt, tā kādā ziņā kā cilvēks, arī tieši ar tiem garajiem, blondajiem matiem, bet viņš bija tā kā pilnīgi pa visu nospļauties, ļoti vēsa personība. Tāds, negluži vienaldzīgs, bet, pilnīgi vēstu, par ko nestraucās. Līdzīgu tēlu var redzēt, kas skatās to Hobbitu filmu par Hobbitiem, tad otrajā filmā tur bija viena no tiem elfiem tādi, varētu teikt pat nejauki, pilnīgi tāds, kaut kas notiek tur, kaut ko traku, viņi mierīgi atnāk, pilnīgi nosvērti runā, pilnīgi, varētu arī teikt, ka vienalga. Bez emocijām. Jā, vai arī ar vēsām emocijām. Tādu vēsumu. Tādu sajūtu man iedeva, un mērķis ir tas, ka cilvēki vēl ir diezgan haotiski apkārt, un lai es pārāk daudz nesatraucos par to, ka viņi dara visādas vērtīgas lietas. Tad ir tā, vaņēns noskaņoties, tā sajūta ielīst sirdī, viss sirds pilna viņu, tad viņi pārskaņojies, pats palies ļoti mierīgs, un arī vienaldzīgs pret visu citu. Super. Tas ir viņi, tas nav tavs. Jā, to iedevam. Tu vēl meditēji uz to enerģiju, un viņi arī nāca iekšā. Kāpēc tev liekas, ka tā sajūta ir slikta? Nav slikta. Jā, noderīga. Tieši palīdz saglabāt stabilitāti. Jā, jocīgi. Izklausījās, ka tu tā kā izsakies par to, nav vēlama viņa, bet šobrīd tu saki, ka tas ir patīkami. Es gan jūtu viņai ir vēlamu visu laiku. Jā. Es tagad tik beigās uztvēru. Es visu laiku jūtu kā vēlamu to, ko viņš stāstā. Es jau nenozīmē, jā. Jā, paldies tev, jā. Sajūt. Tagad sajūt. Kaut kas arī uzcitās uz tiem garajiem, blondajiem matiem, kaut kādu iepatikšanās līdz ar to. Jā. Nezinu, kaut ko, tādas asociācijas reiz nāk iekšā. Tā arī man tā no plejādēšana tā puse, kas domāju, ka es sajūtu, kā viņi izskatās. Un tā ir tā, varbūt, kas pats esmu iepriekšējā dzīvē bijis kā tāda veida būtne, un ka vienkārši tā velk atpakaļ, tā kā tās sajūtas piesaistās. Ko? Pa zauriem arī tā pati lieta ir. Viņiem īsti nav spicāks ausis. Bet, grūti aprakstīt to sevi. Saku, tas vienīgais cilvēks, kas zemes izskatās daudz maz līdzīgs. Aizmirst, kā viņš sauc. Bet tas arī bija ļoti īpašs cilvēks. Tāds ar atšķirībām. Bioloģiskām. Tev Latvijā satika? Nē, tikai attēlu esmu redzējis internetā. Labi, tā ir viena lieta. Es tev šodien negatavoju neko runāt. Kaut ko gribēt par zauriem teikt, ne? Jā, ka būtībā uz viņiem arī tāda stiprāka emocija. Es vienkārši liek tā kā iet atpakaļ. Tādi griezties. Jā, bet tur arī ir savas lietas, kur tās emocijas īpaši ir stipras, bet tādas jums nestāstīšu. Tā varētu teikt, tas tikai, kas ir savējie, tad tas ir tikai viņiem jāzina. Ko nozīmē savējie? Savējie būtu pārsvarā tie, kas paši ir kaut kādā veidā citādāki, vēseliski. Tāpēc arī ir internetā diezgan daudz visādi klubiņi, tur var tur sarunāties tieši par tādām lietām. Tā ir viena lieta. Varbūt vēl kaut ko grib pastāstīt. Tas, ka pagājušajā reizē es vakar tikai klausījos iepriekšēju ierakstu un tepat plejādiešiem bija no klausītājiem jautājums, kad
Māris stāsta par šo miermīlīgo, par dabu, par vienkāršo, un tur tika piemērs minēts, ka kaut kas agresīvs, kas tur bija tik smalki neieklausies, bet vienkārši uzreiz bija pretstats it kā. Un tas ir tā, kad vienkārši Māris atrodas tādā vietā, tāpat kā tagad uz zemes. Šeit ir miers, un mēs dzīvojam tā, kā mēs dzīvojam. Tai pašā laikā ir kaut kur karš, un notiek viņš. Un viņam nekāda sakara nav ar to vietu, kur karo pašreiz uz zemes, līdz ar to viņam šeit informācijas nav. Un tas pats arī ir par to pašu Plejādi, kad viņš stāsta tikai to vietu, kur viņš atradies, un var pastāstīt, parādīt. Savukārt viņam nav nekādas saistības ar tiem citiem, kuri tur tādā brīdī kaut ko citu dara. Jo tāpat kā mēs cilvēki uz zemes esam dažādi, vieni ir miermīlīgi, otri ir agresīvi, trešie neitrāli un ceturtie vispār kaut kur plivinās. Līdz ar to mēs esam ļoti dažādi. Arī tur tiešām tāpat kā mēs cilvēki esam atšķirīgi, arī tur viņiem ir atšķirīgi. Un intereses un nodarbošanās tur arī dažādas. Tā kā tas pa laikiem nav, tas ir tā kā mums uz zemes salīdzinošais. Tā kā otrs vēl, ko es vēl gribēju teikt par to, ka Māris ar savu klātesamību mums parādīja, ko es arī klausījos, ka viņš teica, var ielikt roku ūdeni un 3 kilometru attālumā, piemēram, sajust, kas darās ūdeni. Tātad viņš enerģētiski mums ienes info laukā šeit sajūtās, kā tas ir ar sajūtām just, stāvot ar plikām kājām uz zemes sajust, kā tur kaut kur kaut kas notiekas. Tātad viņš mums var parādīt, un mēs varam no viņa iemācīties šīs sajūtas tiem, kuriem viņas ir neaktīvajā formā. Aktīvajā formā bija indiāņiem savulaik, ka viņi jau pa kilometriem, kaut kādiem 2-3 tiešām jau sajūta, ka nāk kāds svešinieks viņu teritorijā iekšā. Tātad tas ir sensorā sajūta savā veidā. Jau mums eksistējusi, mums laika gaitā viņai ir kaut kur pazudusi. Ne visiem ir arī, kas ir aktīvā formā, bet tiem, kam ir bijis neaktīvā formā, tātad redz, šeit ir cilvēks, kurš ar savu klātesamību mums ir iedevis iespēju atļaut sev, ja es gribu, man vajag, un kāpēc man vajag šādas sajūtas, tātad ieņemt savā fiziskajā ķermenī. Un, ja Enriko stāsta par to, ka ir vajadzīgas sajūtas un vēl atļauja, un kāpēc, tad tiešām mēs ar savu prātu sadarbojoties, nevis prātu liekot malā, ar prātu varam izanalizēt to, kāpēc man vajag ar šīs sajūtas. Piemēram, ja man kaut kas apdraudējams, kaut kas nepatīkams nāk manā teritorijā, tad lai es jau sajūtu, pirms viņš ir ienācis. Protams, mēs dzīvojam uz zemes, kur notiek visādi notikumi, tāpēc mēs esam ar pieredzēm. Tad šī sensorā sajūta vienkārši nosprādās pašiem. Mēs jau būsim sagatavoti, jau zināsim, kas nāk, kāpēc nāk un ko vajag. Tā kā tas ir tas, ko es gribēju teikt precizēšanai. Tev vēl. Nē, viss kārtībā. Arī paraugs, kā var čenelingot, pieslēdzoties savam aspektam. Savukārt es pārsvarā esmu visu laiku savā kanālā, es tā arī pati ceļoju pa visādām pasaulēm. Un tiešām par šo te jūsu kartes, kas jums pacēlās jautājums bija pagājušajā reize, mēs cēlām karti, mēs taisījām karti. Kā jūs nesaprotat? Mums vajadzēja ceļošanai, vajadzēja visumam ceļošanai, jā. Tas bija tiešām tad, kad es un vēl arī šeit esošie daži ceļotāji, kuri pa planētām tur. Te kaut kas jāaiznes informācija, labi, nesīsim tur. Kamēr zeme pagriezusies, kamēr tu ietrāpi tur, kur tev jāietrāpās. Radās nepieciešamība, lai vismaz ir kaut kādi orientieri, kā zeme pareizāk, precīzāk nonāk tādā vietā, kur tā informācija jānones. Vai arī jāpaņem informāciju un pēc tam jāaiznes. Un tad bija, kad šādi ceļotāji satikās, un tad viņi teica, mums grūti trāpīt tur uz tās zemes. Viņam visu laiku grozās un mainās, un tur paisumi, bēgumi un visāds ir, ka mums ir vajadzīgs vismaz kaut kādas kartes.
Un tad tika paaicināti cilvēki, kas jau viņi enerģētiski tur tādā veidā, kuri tiešām darbojas ar, mēs ceļotāji lidojam, bet ir tādi, kas tehniski vairāk pārvietojas no vienas vietas uz otru, un viņiem kartes ir precīzākas, līdz ar to mēs pasūtījām, lūdzu, uztaisiet zemē kaut kādus iezemējumus, lai zinu, pie kura mietiņa tuvāk nosēsties, ja man vajag ar to vai to vietu. Tad tāpēc arī radās. Un tad pagājušais mums te palika uz to jautājumu, kāpēc. Tad šeit ir telpā vairāki. Arī pagājušais bija, kuru pēc tika izveidota šīs te kartes iezemētās vietas priekšceļojumi. Tā, jā. Man tas bija kaut kas jauns kādā gadījumā. Es varu tikai piebilst, jā. Tad ne kaut kas vēl bija jāpasaka. Un es laikam lieku šitā gan rīz ar perfekta pirmīna. Šitā pirmā. Tā ir augstākā. Šitā gan rīz ar perfekta. Jūtams ir. Jūtams? Jā. Viņi tieši es nezinu, vai visiem tā būtu, bet man uz trešo čakru aiziet enerģija. Viņi tā kā cenšas izvirpuļot cauri. Jā. Tā, ko es gribēju teikt, ka it kā enerģijas ir kaut kādas manī pašā, bet šodien es nenāks ārā. Viņas nav tā veida enerģijas, kuras parasti izpaužas publiski. Un tāpēc laikam arī tā vēsā enerģija mazliet pa virsu uznākusi tagad. Tās uz mieru. Uz vieglu tādu vēsumu. Ko es varu pastāstīt, ka tagad tās būtnes cenšas man piekļūt klāt. Viņas būtībā cenšas mani tā kā ielīst iekšā. Kaut vai vienkārši tā kā vienā telpā atrasties ar mani. Un tas ir tā jocīgi sajūta, jo tā kā sanāk, ka tavā ķermenī ir vēl kāds iekšā. Parasti jau zini, kā cilvēki ir tā, ka tev kāds svešinieks kaut vai par tuvu nostājas, jo paiem malā no viņa pagrod viņu prom nedaudz. Bet urna vēl, ka tevī kāds ielien iekšā, tas vispār tāds jocīgs sajūtas. Tieši tāds uz intimitāti aizvēl. Ja tu būtībā sāc dalīt visu savu ķermeni ar kādu citu, un tas mazliet kaut kāds prātā nedarbojas. Nē, tas sākumā arī bija, kad iziet cauri daudz tādām nepatīkamām sajūtām. Pirmā bija tas, ka tur tas čanlīgs notiek, un tad kāds runā manā ķermenī tik jocīgi. Otrs bija, pagad es zaudēju savu dzīves laiku, ka viņš tur muršķi, un es nevaru darīt savas lietas. Un visā tāds jocīgs sajūtas gaits, un ar laiku izlīdzinājās. Jā. Man pirms tā visa bija sapņi, kas vēl mācīja pierast pie tām vairākas reizes. Sapņos, tas bija baigi interesanti. Tas pats solis. Tā kā jau tas bija čamagos. Tas bija interesanti. Jā, ko es vēl, ka tās līdzīgas sajūtas nes arī tieši visādi tur tās, reptīliskās būtnes, ka viņām tas baigi izteikt, tomēr kaut kādos brīžos parādās, viņi tā kā tev pienāk klāt ļoti tuvu. Un tad es zinu, ka piemēram pasaulē viņi paši ir pie tādiem cilvēkiem, kuri bieži vien aug nevisai labvēlīgos apstākļos. Un tad, protams, viņi paši tie cilvēki arī dažreiz ir tādi kā bosiki. Un zinu, ka ir arī pat kas skolā kaujās, tur citas padaudzi. Un tad tās būtnes, piemēram, tu vari labi saprast, kāpēc tieši pie viņiem. Pirmkārt, ja tev atnāk kaut kāds tur liels puķis ar asiem nagiem un asiem zobiem, tu neko nevari viņam pateikt būtībā. Un tādām nemierīgām cilvēkām uzreiz baigais respekts ir. Man tā būtu sakt nāk tuvāk un paliek tam cilvēkam pat bailes. Beigās viņu varbūt paņem pat apliek, kā rokapku pa plecu, un tad vispār jau tu esi nobijies galīgi. Bet tieši tas ir tas, ka viņi baigi labi noņem ar tām bailēm,
palīdz pašam sevi ieraudzīt un noņem tās šķaulas, kas ir pašam izveidojušās. Un tad tā atnāk, apliek roku ap plecu un iedod tev mīlestības sajūtu un uzreiz viss aiziet. Visas tavas šķaulas nokrīt, atmaigsti un atbrīvojies. Tā, ka tas viņu tā darbība ļoti interesanta. Vēl es pat zinu, ka viena konkrēta cilvēka kādam bija pat diezgan sliktos apstākļos audzis, pats ļoti nemierīgs, ar uz to kaušanos bija aizgājis mazliet pa tālu. Un tā viņām bija piekomandēta viena būtne, kas būtībā bija tā kā reptīļu humanoīds, tā kā ciplanētietis. Tāds, varētu teikt jau pats bez astes, tāds. Diezgan tāds ritīgs, pat pabaiss viņš ir. Un tas, ko viņš darīja, ka būtībā, ja tas cilvēks sāk trakot, tad uzreiz viņu noliek pie vietas. Kā es nezinu, kādā veidā, bet tur ritīgu spēku. Tev ir kādreiz bijis tā, ka kāda būtne piesakās, ka viņi grib kaut ko, nezinu, runāt, tā kā čadalīgā tādu? Kaut ka nesen bija. Tā, ko tu teici, tā ir drīzāk kāda būtne no tāda? Cilvēkveidīga. Pārsvarā pat cilvēki tādi kā nāk. Ko viņi gribēja stāstīt? Nezinu. Tu prasīji? Nē, es viņu pat neprasīju. Vienkārši man tā sajūta pārsteidz, ka viņi tā kā tev klājas virsū. Es vienkārši tā sajūtu skatījos. Neko, viņu palika pašam tā jocīgi, bet pēc laika atgāja viņi. Pārsvarā kaut ko sāk kustēties, staigāt citur, tā viņi pazūd. Vēl man uz stresu uzsit augšā kaut kāds bailes tur. Tas arī. Viens otru baidām laikam. Tāpēc, ka es atceros, tad, kad es ceļoju un izzināju tiešām arī citas šīs būtnes, tad es vispirms visu mums Dievs Tēvs vai es varu izzināt, kā šī būtne jūtās, ko viņa domā, man nāk atļauja, un es tiešām ieplūstu šādi te iekšā, noskenēju sajūtas. Es tevi atpazīstu vienkārši, un tagad es atzīstos, kad es šādā veidā tevi kā būtni kādreiz esmu skenējusi. Un pēc tam, tad, kad es sajūtās, izgājis ārā. Un tad ir zināmas šīs domas, redzēšana, sajūtas un arī tas, ka, es atšķiros, bet tas ir tas, ka tādā veidā mēs pieredzes apmaināmies. Man kaut kas tāds bijis īstenībā. Man arī īstenībā. Vēl tu visus ir apsievojuši. Man jau tā likās. Daudz. Bet es atziņos. Paldies. Vismaz nebaidies vairāk no manis. Es no tevis jau nebaidos. Jo tiešām tādā veidā arī bērni daudz ko jūt un šādi te nofiksē un vienkārši no nezināmā nobīstas. Tad Māris ar šo te stāstīšanu, kā viņš izjūt apkārtēju vidi tumsā, ka tur nekā nav, vienkārši sāc skatīties, sāc vērot, priecājas, ka tu kaut ko vismaz tur redzi. Vienalga, kāds viņš tur rādās. Tā tad brīvi ļauties darbībai, skatīties, sajūtas. Un arī tādā veidā bērniem pierasts būs un nebūs šis te durtiņas jāizvērciet. Vienkārši varēs ļauties tālāk darboties brīvi. Kā viņš ir mums paraugs. Tas, ka černelingot arī viņš varēs, kad višķi atļaus sev. Vēl tu pielēdi, tas ir vēl mīļāk vēl. Jā. 9 reiz mīļāk. Bet viņam tiešām ir diezgan daudzas no būtnēm, kuras gribētu pateikt, kuras fiziskā plānā šeit vēl nav, arī savas domas, arī savas sajūtas caur tevi. Jo kāpēc atšķiras, jo ir tā, kad, piemēram, būtnēm ir jāpielāgojas pie līdzīgiem, kas enerģētiski ir bišķiņi
Un kā tu teici, tev tas augstākais ir tāds, gaišs, jā, bet ne pārāk gaišs. Ja tu būtu pārāk gaišs, tad būtu pārāk, nevarētu izturēt. Un līdz ar to šīs būtnes var ar tevi sazināties. Piemēram, mani nevar, tāpēc, ka sadegs viņi šur tur. Man ir ļoti jāpielāgojas uz zemu līmeni. Arī, ko es varu, jā, tā kā laiki nav, bet, vienkārši tas ir, kāpēc man pielāgot sev spiest, ja tu to vari darīt. Tas ir līdzīgāks pašreiz uz šim enerģijām. Un informācijas pasniegšana, lai pastāstot pārējiem, vienkārši, pazustu šīs bailes, kuras vēl šur tur saglabājas. Tā, drošumā vienkārši. Vēl ir bijis tā, ka kaut kāda būtne atnāk un sāk kutēt. Tādi kutni tur ritīgi nevar nosēdēt. Gribās tur smieties, locīties. Nebija Enrico? Nē, nebija. Es nezinu, kaut kas vai nu manī pašā, kaut kāda enerģija. Vai no citas būtnes. Un tāda interesanta sajūta. Un vēl ir tāds kā satraukums, bet tas ir tāds kā kaut ko dari ļoti ieinteresēti, un tas satraucies nedaudz. Piemēram, man būtu... Jā, kaut kas to pusi. Un piemēram, man ir, ka es braucu ar mašīnu pa kaut kādu tur, tāds kā grambiņām tur šupoties, tad tāda interesanta sajūta ir. Bet arī tas satraukums tieši ir, kas tā liek tev iet iekšā kaut kādās jocīgās enerģijās, skatīties, kas tur atrodas, izpētīt kaut ko vēl jaunu. Pat ja ir bailes no tā. Vienmēr ir kaut kāda tur tumsa, tur jūti pa gabalu, viss tumšs. Un tāpat aizdēja tur apsties. Pārāk interesantas ir. Tad ir tas, ka būtībā pasaulē ap cilvēkiem, kas saistās, tad es skatos visu vienkārši, vienalga, kas tur pa saturu iekšā, un kaut kādas pilnīgi savādas lietas kaut vai atrod. Jo cilvēku tiešām pasaulē diezgan daudz, ar pilnīgi citām sajūtām. Tur var būt cilvēks, kurā tur ir vairākas dvēseles vienlaicīgi, un piemēram ar internetā vienreiz uzrakstīju kaut kādu jautājumu, un tā viņš man atbild. Un vēl pieraksta, kurš no viņiem tas ir. Kaut kāds 7 būtnes vienā ķermenī dzīvo. Un tāda interesants cilvēks. Pat ne cilvēks, tur ir vienkārši vesela ģimene. Tas vēl varbūt stāvšniti kaut kas līdzīgs, cik daudz tu esi tagad, cik daudzās vietās tu esi vidinēs, ja? Nē, vienlaicīgi. Vienlaicīgi. Jo es vienlaicīgi šeit pārstāvu pagātnes, tagadnes, no nākotnes, vienlaicīgi šeit tagad esmu iekšā. Un man nav jāpārslēdzas, es esmu šeit. Un tikai informāciju dāvā. Sirds, jā. Ģimene. Cik liela tev ģimenī tagad ir? Nesaskaitīju. Kas vēl ir? Protams, tā ir kaut kāda pārejas posma, tur vienkārši cilvēks tikai neko nejūt tādu sevi, bet kaut kādas vēlmes savādas tur nāk virsū. Tas arī tur, es nezinu, pilnīgi vajadzētu priekš viņiem ar kaut ko uztaisīt. Izskaidrojumus, jo viņi tur maldās pa visu pasauli, meklē kaut ko, nezinu kur, viņš neko nevar izprast. Jā, un tie ir diezgan daudz cilvēku tur, skaitliski lielās grupās. Kas vēl ir? Es pats esmu tādā grupā, kura, varētu teikt, slepena. Daudz no slepeniem. Kas viņi ir īpaši daudz nevar pastāstīt. Ir no katra kontinenta, ja ir internetam, tas savs kontrolieris, kas kontrolē to interneta plūsmu portālā. Cilvēki tur 1000 dalībnieki.
Un pārsvarā tas fórums, kas viņam pieder, tas ir tāds, tu atnāc, vēl sevi neko īsti nesaproti, bet sarunājoties ar citiem, tu iepazīsti ar savas sajūtas. Galvenais ir novērst to, ka cilvēks jūtas tā kā viens savām īpašībām. Un to tad novērš. Tad redzi, ka tev ir vēl vesels bažs, tur tādi paši cilvēki. Un es zinu, ka daudziem ir, ka tur gadiem ilgi mocās ar šitām lietām. Un pat aiziet līdz psihologiem, pat jau tabletes dabū pat lietot. Un padzīvot tajā. Jo beigās viss ir kaut kādi tur, gribās būt tā kā citiem, bet es labi saprotu, ka pats ir savādāks un sāk sevi graust to. Un tad ir tādi fórumi, ļoti daudzveidīgi, visādi viņi ir internetā, kur savāc tādus cilvēkus, kuriem ir kaut kas īpašs, citādāki. Un cik daudzās nozīmēs citādāki. Visāds. Būtībā mēs jau var tā kā esam te mājaslapā ar citādāk, tā ka kaut kādu garīgo ceļu meklē vairāk. Es zinu, arī ir pasaules tāda mēroga fórumi tu var vienkārši runāt par visu, kas ir garīgs, tur visādi astrālā ceļošanā, sapņi, tur būtnes, ķenelīgs, visu, ko vien gribi, un tādas lapas ir tur ar 1000 dalībnieku. Tā. Ir arī mazākas, lielākas, tādas, kas slēpjas, ir grupas, kas sevi atklāja. Ko nozīmē slepena grupa? Tas, ka viņi savu eksistenci nekādā veidā nereklamē. Tas ir tā tīri nejaušība. Kaut ko tur uzrakstīsi, atradīsi, sapratīsi. Katrā ziņā tur ir uztaisīts tā ļoti vienkārši. Pirms tu vari tur ieiet, tur ir kaut kas parādīts. Un ja tu to redzi, tad uzreiz saproti, tas ir priekš tevis vai nav. Tur vienkārši, tas ir 100%. Un turpat, tas ir tas baigais, tas ir interesantais brīdis, ka varbūt parasts cilvēks, kurš šeit uzskata par parastu cilvēku, aiziet tādā lapā, viņš kaut ko ierauga un saprot, ka viņš tomēr nav tik parasts. Viņām ir kaut kas tāds īpašs, kaut atšķirība. Jā. Ir arī tādi fórumi, kuriem nav īpaši kvalitāte. Vairāk tāda kā ūdens liešana, tāda arī redzami. Bet pārsvarā viņi visi strādā. Citiem var runāt, kaut ko izklāstīt, bez tam iet kaut ko citur. Jā, mārām var nejusties kā vienīgais pasaulē. Var arī saņemt spēku, parunāt. Un vēl arī tas, ka taisa šitos te tusiņus, varētu teikt, vismaz vienreiz gadā sabrauc tur, nezinu, es pat zinu, ka pat Eiropā viens notiek, tad tur brauc pat no Amerikas. Saruna hologrāma, jā. Jā. Ir tā, ka laiks baigi ierobežot, vēl gribiet par tempiem pastāstīt. Ir plānā pašam aizbraukt uz tādu pasākumu? Varbūt. Nezinu vēl. Ja viens ir, ka tu sēdi pie ekrāna un tas tomēr ir attālināti, bet otrs... Caur ekrānu arī var sajust. Bet tūmā, tu prikiņ? Tad jau vispār. Tieši tā, jums aiziet vispār. Labi, ka vienreiz gadā tikai satiekās. Jā. Vairāk reizes. Jā. Labi, var cits nākt. Paldies. Paldies.